Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzems. Ir stāsti, kurus nevar izdomāt, tos var tikai izdzīvot. Katram cilvēkam ir sava pagātne, ar kļūdām, meklējumiem, vilšanos un cerību. Taču reizēm Dievs ienāk dzīvē pavisam negaidīti un izmaina virzienu tā, ka pats cilvēks vēlāk var tikai brīnīties. Šajā raidījumā aicinām noklausīties Zigurda Gaiķa personīgo atgriešanās stāstu, atklātu, patiesu un bez izskaistinājumiem. Tas nav stāsts par ideālu cilvēku, tas ir stāsts par Dievu, kurš neatmet cilvēku arī tad, kad šķiet, ka viss ir pazaudēts. Lai šī liecība iedrošina arī jūs noticēt, ka neviena dzīve nav par sarežģītu Dieva žēlastībai. Patīkam klausīšanos! Es vēlos jums stāstīt atgriešanās stāstu. Ziniet, stāsts ir tāds drūms, tas ir kronisks alkoholiķis. Es pazaudēju ģimeni, man bija labs darbs, es strādāju augstos slimnīcā pa saimniecības daļas vadītāju, un var teikt, nodzēru ģimeni, nodzēru darbu, nodzēru visu. Es varēju piekaut jebkuru. Es biju agresīvs. Slimnīcā darbā patika, es tāds agresīvs, jo es visu varēju dabūt gatavu, es visu sagādāju. Vispār biju nejauks cilvēks. 90. gadi nodarbojos ar bandītismu, varētu teikt, braukāju uz Krieviju. Un kādu brīdi es jūtu, ka es esmu netīrs. Jūs ziniet, ir tāda sajūta, kaut kas man nav kārtībā. Un man tāds domas neatstāja. Un tad man viena iemesla dēļ bija jābēg mežā, jāslēpjas no varas iestādēm. Vienam pazīstamam bija īpašums, es teicu, es dzīvošu mežā, strādāšu pie tevis. Un tur es satiku puisi vārdā Juri un kaut kā pastāstīju viņam, kā es jūtos un kas ir. Un Juris tā padomāja, viņš teica, Zigurd, ar tevi cauri ir viss. Bet tikai viena iespēja, tu esi to izmantojis, tu esi lūdzis Dievam palīdzību. Man tajā brīdī drusiņ kaut kā uzrāva. Domāju, tu jaunāks par mani, tagad Vācijas. Bet mani kaut kas aizķērās tomēr. Kaut kas manī notika. Kaut kas urdīja, un es aizgāju pie izmeklētājas tā, kas mani piesēda. Viņa pa kluso man izstāstīja kādas briesmas draud. Un viņa man uzdāvināja bībeli. Tajā laikā daudzi pa ielu gāja un dāvināja bībeles. Viņa teica, Zigurd, ir divas iespējas. Vai nu tu izdzīvo, vai nu cietums un lode. Un es sāku lasīt salmu pamācības, man patika. Es kādreiz bērnībā daudz grāmatas lasīju, tur salmu pamācībās bija tāda kodolīga doma. Un es tiku līdz Marka evaņģēlijam 2. nodaļai. Bet es jau biju sācis iet uz draudzi, un kāpēc es aizgāju uz draudzi? Es Jurim prasīju, kāpēc tu esi sestdien uz draudzi, kāpēc te esi svētdien? Un viņš man nestāsta. Viņš beigās saka, zini, atnāc pats uzzinās. Saprāt, mani šī nestāstīšana aizķēra kaut kur. Un es devos uz draudzi. Un galvenais, kopā strādājam, viņš nevar pateikt, nāc, iesim kopā. Nē, es viens pats eju. Es aizēju līdz durvīm, taisīšu durvis vaļā. Es domāju, es jau esmu nokavējis 11:11. Ai, citareiz. Pagriezos un devos prom. Un galvā kāds uzrunā. Ja tu tagad nenāksi, nekad nenāksi. Un es nobijās pieskrēju, attaisīju durvis un ieskrēju iekšā. Es nosmēķēju cigareti, protams, aiz uztraukumu. Un nebija kur sēdēt aizmugur, visu aizņemt. Es aizgāju priekšā, bailīgs jau es neesmu. Un es dzirdu dziesmu, žēlastību dāvāt. Es pamiru. Es paliku mēms. Es sēdēju un man sirdī doma, šeit es būšu, šeit es palieku. Te ir mana vieta. Ar to jau nebeidzās. Es tagad sāku bībeles stundas mācīties, sāku iepazīt rakstus par radīšanu. Pusgads jau bija gandrīz pagājis. Varbūt kristības sekotu drīz vien, bet, ziniet, tad notika kaut kas dramatisks. Atbrauca puiši no lielpilsētas. Viņi paprasīja man kaut ko izgādāt, un viņi man iedeva lielu naudu. Un viņš pēdējo reizi arī varbūt to izdarīšu un dabūju viņam, ko viņi prasīja.
un atveda arī alkoholu, protams. Es piedzēros. Bet pirms tam es biju priecīgs. Dievs man palīdzēs, es tak zinu, viņš ir radītājs. Un daudz ko es sapratu jau no rakstiem, un man bija tāds cerība priekš. Tad Dievu es uzvarēšu to alkoholu. Un padomājiet, nepilns pusgads laikam bija, es kā nopļauts, nedēļa pēc kārtas, bezsamaņā. Oi, šausmas! Un es tagad vienā brīdī pieeju pie spoguļa, un es skatos, man nāve skatās pretīm, zaļš kaut kas tāds. Es šo lietu ilgus gadus nestāstīju. Man viens mācītājs teica, Sigurd, nestāsti, varbūt tev nesapratīs tie, kas nav izgājuši cauri te dzīvē, bet es nekautrējos par to stāstīt. Bet es jau biju draudzē gāju, katru dievkalpojumu visu un apmeklēju, bet notika tā. Un tad es tajā pašā brīdī nobijos. Es pazaudēju cerību. Man nav Jēzus vairs, man nav Dieva vairs. Es nobijos. Es ielēju vannā ūdeni, karstā ūdenī mērcējos. Ko es tik nedarīju izmisumā, un tad beigās es nokritu pie gultas uz ceļiem, un Jēzum izstāstīja vairāk nekā, ko es darījis biju. Izstāstīja, kāds maita biju, kā es savu sievu pazaudēju, bērnus. Izstāstīja visu, ko es gribēju darīt, ko es nepaspēju darīt. Un tajā brīdī, ziniet, pēc sarunas, man tā it kā kāds pieskārās, es atgūlos, lai vairāk kā diennakti gandrīz pamodos, es no tās dienas vairs neesēs. Ko man Dievs iemācīja? Šīs zināšanas tev neglābs. Es esmu ļoti pateicīgs par to notikumu. Kāpēc? Ka man nebija vairāk kādi jādzīvo neziņā par to, ka ne jau alkohols bija tas trakākais manā dzīvē. Manā dzīvē trakākais, ka man nebija glābēja un nebija pārmaiņas, es biju ļauns cilvēks. Viņš parādīja, kāds es esmu. Man izgāja caur galvu viss tā nelietība, ko es biju darījis, ko es pārdarījis pie visiem. Un daudzi cenšas atbrīvoties no alkohola, bet vispirms ir jāsatiek, ja es cīnījos negodīgu cīņu. Tas ir tā kā viens koks ir pļavā, ziniet, tādu gadījumu. Un kad tik es viņā neieskrietu, ziniet, 92% trāpīs tai kokā. Tāpēc, ka tu domā par viņu, ka tik tas nenotiktu. Un Jēzus man atklāja, viņš viņu pieļāva šo kritienu. Un man atklāja patieso jēgu uz visu mūžu, ka galvenais ir Jēzus. Neskaties uz sevi, neskaties, kas tavā dzīvē pa problēmu, aizmirsti. Skaties uz Jēzu, tu dzīvosi. Es šo stāstu gribu pateikt vienu domu. Dievs nedod to, ko pelnījis. Dievs dod to, kas vajadzīgs, kas nepieciešams. Tas ir apbrīnojums žēlstība. Mēs kādreiz ravējām dārzu un raujam pienenes ārā. Un kas notiek? Mēs izraujam pieneni, un kas paliek? Masa saknīte. Viņa aug. Un viņa liela pieneni izaug. Un paskaties, paiet gadi, un es nesaprotu, atkal manī ir šis egoisms, augstprātība. Mūsu daba ir ļauna. Jēzus zina, ka mūsu iedzimtā daba ir tik ļauna, ka mēs paši to nevaram mainīt, un mēs esam bezspēcīgi tā priekšā. Bet tā lielā žēlastība. Mārtiņš Luters teica, ja es skatos uz sevi, es nezinu, kā es varu tikt izglābts. Bet, kā es skatos uz Jēzu, es vispār nezinu, kā es varu būt pazudis. Tālāk vienu notikumu grib pieskarties. Ziniet, notikums Aleksandra dzīvē bija notiks avārija, viņš bija slimnīcā. Es kaut kā nevarēju aiziet slimnīcu pie viņa. Man bija žēl. Es nezinu, kas bija. Jo viņš brauc uz palīgā mazgadīgo kolonijā ieslodzījumu vietu. Tad Aleksandrs nekad neatteica. Viņš vienmēr atbrauc puišiem nodziedāt kaut ko darboties. Un tad es tomēr saņēmu dušu un devos pie Aleksandra uz Vaivariem. Aizbraucu Vaivaros, iegāju, ko teikšu tagad tā. Viņš skatās, varbūt viņš vada redzēja samulso, viņš saka, Zigort, aizēj apskaties tur pa koridoru tā istabiņā. Es saku, kāpēc? Aizēj apskaties. Es aizgāju apskatīties. Ziniet, kas tur bija? Tur bija puisis, kuru baroja karoti, viņam nekad nekustēsies ne rokas, ne kājas. Un tas, ko viņš pateica man, tas man iedeva tādu kā kaut kādu lielāko cerību, ticību. Viņš bija priecīgs. Viņš saka,
viss būs labi, staigāšu, varbūt nestaigāšu, bet es esmu priecīgs. Es aizgāju cits cilvēks no tās vietas. Kāpēc šo pieminu? Sekoja man notikumi. Man strauji sagāja mani gūžu locītavas protezētas. Man sāka brukt ļoti strauji. Es biju izbis. Nonāca tajā brīdī, daktars pateica, tu būši ratiņos. 2 mēneši un bez cerības ratiņos. Aleksandrs bija attieksme. Jēzus bija ar viņu. Un Jēzus parādīja, es būšu ar tevi. Man bija pirmā operācija ar kļūdu. Kļūdījās asins pārliešanas. Kaut kas notika šķībi, man sākās šoks, es sāku mirt, man saskrēja 3 ārsti, tur sāka sist ar bezmaz elektri, es visu atceros. Un man murgi nāca virsū kā virpuls, un it kā man rāva iekšā, es domāju, cauri es mirstu, un tā māsiņa saka, redē, viņš aiziet. Un es ieķeros segā un cīnījos. Ziniet, un es tāpat teicu, Jēzum, es nevaru vairs, es nevaru. Un tajā brīdī, ka es nevaru pateicu, tad likās, ka kāds aizmugurē nostājās uzlikt tā kā rokas mums pleciem. Un tas virpuls aizgriezās, un es aizmigu, pamodos, un es tagad skatos, kur tas ir, kas man lika tās rokas. Tā māsiņa saka, Sigurd, ko tu meklē? Es saku, kur šis palika? Te neviena nav, tev neviens tu nav. Es stāstu, man ir drusci nērti. Bet man viens turēja rokas man uz pleciem tajā brīdī, ka man palika viegli. Es domāju, ko es tur teikšu daudz, bet tā bija. Atkal bija kopā, Jēzus bija mani kopā. Otrai kājai taisot operāciju, atkal mani liek tajā pašā palātā, tajā pašā gultā, un man otrā dienā jāiet uz operāciju. Ziniet, kaut kas šausmīgs. Es nezinu, ko tagad darīt. Es gribēju laisties prom. Es domāju, man smējās vai es skatos manējie, kas man atveda aizbraukuši, svanīt, lai brauc atpakaļ. Un atkal es atceros šo visu, šo Aleksandru smaidu, atceros atkal šo mieru, šo prieku, kluso prieku. Sigurd, es tevi izglābu. Pirmoreiz, ko tu uztraucies? Man otrā dienā ved uz operāciju, man iedod 1 tableti, 2 tableti, 3, nekrīt. Šprici, ieliek gultā, brauc uz operācijas zāli. Es pa ceļu vēl runājos, es nezinu, ko es tur runāju, es centos uzturēt tādus sakarus, un tad es ievedu man operācijas zālē, viņas man siedu jau to roku uz tā galdu, pieskrien anestēzijas dakters un saka, Zigurds vēl neguļ, kāpēc jūs neiedevāt? Un tā māsiņa kādu. Pa daudz jau iedots jau ir, bet viņš nevar aizmigt. Tad es sapratu, pagājušreiz kā bija, man nav iespējas. Es stāvu šeit priekšā, būt vai nebūt, bet es tavās rokās. Samierināšanās bija ar Jēzu, pilnīga samierināšanās. Kāpēc es to stāstu? Es stāstu, ko man Dievs pateica. Un es ārstam jautāju, kāpēc man notika tā? Ziniet, ko ārsts pateica? Kā tev nozīme zināt? Es nezinu, un kāpēc tev ir jāzina? Aizmirsti, dzīvo un priecājies. Aizmirsti domāt par to, kāpēc. Tas tavu dzīvi nemaina. Un man atkal tas palika atmiņā. Ja kas ar mums notiek, centīsimies skatīties uz Jēzu. Un pats galvenais bija, vienalga, kas noticis, lūdzu, Zigurda, samierinies ar mani. Ko nozīmē samierināties? Nozīmē pieņemt, ka labi tas viss ir. Un tad es sapratu, ka dzīvē Dievs vada tā, ka viņa bērni piedzīvo grūtības. Ziniet, un ne tikai grūtības, piedzīvo nepamatotas grūtības, nepamatotus apvainojums, nepamatotas vajāšanas. Jēzus tā vada, Svētais Gars tā vada. Kāpēc? Viņš vada mūsu mūžības jautājumā. Šeit ir noslēpums mūžības un šodienas un nākotnes. Tad es teicu, Jēzus pieņem tavu vadību un samierinos ar tevi. Es šodien nesaprotu, kāpēc. Kāpēc mums tas notiek? Es nesaprotu. Jēzus,
bet es samierinos un uzticos tavai žēlastībai. Un es uzticos pilnībā tavai žēlastībai. Pilnībā. Es nododu savu dzīvību pa īstam tavās rokās. Pa īstam es gribu būt vienīga tevi. Es zinu, ka tu man dzīvi sakārtos un labos. Ījaba gadījums man arī kaut ko liek padomāt. Ījaba grāmatā mēs varam izlasīt 19. nodaļa. No 20. panta es lasīšu. Mani dārgie draugi, apžēlojieties par mani, jo paša Dieva roka mani smagi ir situsi. Kāpēc jūs mani vajājat kā tas stiprais Dievs? Un kāpēc jūs nemitaties plosīt manas miesas, kaut manas runas tikt ierakstītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā, kaut vārdi ar dzelzs irbuli tikt ietriepti sinā, un pēc tam iecirst klintī par mūžīgu piemiņu. Par kuriem vārdiem viņš saka? Par to draugu vārdiem. Ījabs pateica, taču es zinu, ka mans glābējs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pāri pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Jūs ievērojat vienu lietu. Es daudzus gadus lasīju Ījaba teikto, un tikai sapratu tad, kad pašam bija šīs neizsakāmās sāpes un grūtības. Neziņa, ko Ījabs saka. Es ticu, kā jūs lasat. Kur rakstīts, ka viņš ticēja? Ir rakstīts, es ticu. Es zinu. Kurš var teikt, es zinu? Ījabs bija drausmīgā stāvoklī. Ļoti slikti viņam bija. Viņš personīgi pazina savu glābēju. Ticēt un pazīt. Ziniet, velns arī tic Dievam. Velns tic Dievam un dreb, bet mēs Dievu mīlam. Par to Ījaba draugiem vēl viena epizode. Man bija tāds gadījums, ka es Rīgā Juglā gaidīju kādu cilvēku, starp mājām bija apstājies, un es redzēju, nāca 2 cilvēki. Vīrs un sieva, varēja saprast, rokās sadevušies, ļoti labi ģērbti, eleganti. Un tad vienā brīdī, ejot gar atkritumu urnu, viņi to atvēra un kaut ko sāka meklēt. Un es biju pilnīgi neizpratnē. Kāpēc viņi tik labi ģērbti cilvēki, tik labi izskatās kopti? Ko viņi tur meklē? Es domāju, kaut kas pazudis, izmests. Viņi devās pie nākošās urnas un atkal meklēja. Un tad man atnāca prātā jau toreiz Ījaba draugi. Viņi teica, tu esi grēkojis kaut kur, Ījaba, tu esi grēkojis. Viņi rakājās pa atkritumu urnām. Viņi Ījabam ļaundarīja. Kādreiz mēs arī sakam, ejam klāt, nožēlo, tu esi grēkojis. Mīļie, tā ir tiesāšana. Mēs darām kaut ko tādu, kas nav mums atļauts. Jūs zināt, Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā 3. pants. Jēzum uzdeva jautājumu. Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbam vajag parādīties viņā. Nebūsim tiesātāji, nebūsim pārdarītāji, bet pieliksim plecu. Varbūt kopā pusdienas paēdīsim. Turēsim muti cietu. Cilvēks pats izstāstīs, ja viņš gribēs, kas ir noticis. Būsim uzmanīgi savā starpā. Ar šiem vārdiem mētāties nožēlo. Nožēla nāk pēc sastapšanās ar piedošanu. Pa priekšu Jēzus piedod, un pēc tam seko mums nožēla. Es to sapratu savā gadījumā, ka es pateicu, kāds es esmu. Tā kā es biju pakritis, ka es viņam lūdzu, Jēzus man teica, es tev piedodu,
šī piedošana man salauz. Jūs atceraties, kas notika ar Pēteri, ka viņš bija Jēzus nodevis. Viņi saskatījās. Acis sastapās. Vienīgais Lūka to raksta. Un ko Jēzus teica? Pēter, es tev piedodu. Pēterim nevajadzēja taisnoties. Viņam nevajadzēja liekvārdību. Bet viņš mani mīl, un es viņu nodevu. Saprotiet? Tas ir kaut kas cits. Tā ir kristietība. Tā, ka Jēzu mēs mīlam, mēs viņam pāri esam darījuši. Tā ir cita sāpes. Tā rīcība, tā ir tikai sekas. Bet Jēzus mūs mīl. Un Jēzus saka, Jeremijas 29. nodaļa un 11. pants. Jo es zinu, kādas manas domas ir par jums. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma, un ne ciešanu domas. Ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Jūs ticat tam? Viņš nāca uz šo zemi. Viņš nenāk meklēt mūsu zināšanas. Viņš nemeklē mūsu diplomus, mūsu sasniegumus. Viņš nāk, meklē mūsu rētas. Viņš viņas grib ciedināt. Viņš zina, kāda mūsu daba ir ļauna, arī pret dzimšanas. Viņš netiesā mūs. Viņš mīl mūs. Šī ir neizprotama mīlestība. Viņa ir augstāka par debesīm uz zemi. Mums nesaprotama. Visā mūžībā mēs mācīsimies izprast šo lielo mīlestību un žēlastību. Un tad, kad Jēzus ir mans kungs un glābējs, tad es sekoju viņam. Man ir prieks pildīt viņa likumus, jo viņš ir mans glābējs. Man nav jādomā, es gribu tā dzīvot, kā viņš teica. Es gribu ar viņu dzīvot. Un tad notiek šī īstā pielūgsme, personīgās attiecības. Jēzus Golgotā ņēma to, ko mēs esam pelnījuši. Mums dod to, ko mēs neesam pelnījuši. To, kas mums nepieciešams. Jēzus Kristus asins ir grēcinieka vienīgā cerība uz mūžīgo dzīvību. Vienīgi Jēzus asins. Elēna Vaita raksta, Jēzus Kristus asinis ir grēcinieka vienīgā cerība uz mūžīgo dzīvību. Mēs pašu spēkiem nekad nekļūsim pietiekoši labi. Dievs mūs atzīst par labiem, pietiekoši labiem, vienīgi caur Jēzu Kristu. Tad, kad viņš uzlūko mūs, Dievs uzlūko kā savu dēlu, caur Jēzus taisnību. Galvenais tāpēc ir paspēt visu atzīt, samierināties, izlīdzināties un paļauties viņa žēlastībai. Ir iespējams, ka daudz lietas mēs vēl nesaprotam, pa sevi neizprotam. Kā galveno, es tomēr vēlos arī lasīt. Dievs ir visas žēlastības avots. Viņa vārds ir žēlsirdīgs un žēlīgs. 2. Mūzes 3.4.6. Viņš neizturas pret mums pēc mūsu nopelna. Viņš nejautā, vai esam viņa mīlestības vērti, bet izlej par mums savas mīlestības bagātību, un to dara mūs tās cienīgus. Mīlestība dara mūs cienīgus, paceļ, nes, un mums ir prieks. Mums mainās domas, mums mainās uzskati. Domāsim par Dievu daudz, daudz plašāk. Un viņa domas par mums ir daudz, daudz cēlākas un daudz, daudz žēlsirdīgākas, nekā mēs paši to saprotam. Te ir kaut kāds noslēpums, ko mūžībā mēs vēl pētīsim, kā tas var būt, kad bez nopelna, bez kā
Viņš uzņēmās vainu, lai mēs šodien dzīvotu. Āmen. Mazgātīmies jēra asinīs, no kaut kurš tapa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņa upuri. Mazgātīmies jēra asinīs, kurš tapa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņa upuri. Jēzus par mums nomirīs, no nāves viņš mūs atpircīs. Godība un spēkā drīz nāksitu, taisnība un tiesā lai valdītu. Ķēniņu ķēniņ, Jēzu. Tava priekšā katra cilts zemosies, svētie tevi teiks un gavilēs mūžīgi mūžos, Jēzu. Nododam tev savas sirdīs mēs, esam mēs tavi, vairs nepiederam sev. Mūžīgi tronis tavs pastāvēs, spēks, gods un vara tev vienam piederēs. Tu, Jēzu, par mums nomirīji, no nāves tu mūs atpirkīji. Godība un spēkā drīz nāksitu, taisnība un tiesā lai valdītu. Ķēniņu ķēniņ, Jēzu. Tava priekšā katra cilts zemosies, svētie tevi teiks un gavilēs mūžīgi mūžos, Jēzu. Godība un spēkā drīz nāksitu, taisnība un tiesā lai valdītu. Ķēniņu ķēniņ, Jēzu. Tava priekšā katra cilts zemosies, svētie tevi teiks un gavilēs mūžīgi mūžos, Jēzu.
Raidījumus iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!